10. decembra vakarā un 11. decembra naktī vairāk nekā 50 tornado pārskrēja pāri 8 štatu teritorijai ASV vidusrietumos. Tā bija vesela virkne spēcīgu tornado. Mežonīgs viesulis pacēla viņa paša iznīcināto ēku gruvešus vairāk nekā 9 kilometru augstumā, un tā ceļa garums pa zemes virsmu pēc pirmajām aplēsēm ir gandrīz 400 kilometri. Tas ir rekords visā ASV notikumu vēsturē. Vissmagāk cieta Kentuki, tur tornado izrādījās visspēcīgākais štata vēsturē. Un man viņas tik ļoti pietrūkst. Es atgriezos vakarā, bet viņi kliedza un... Daudzi cilvēki šodien zaudēja savus tuviniekus. Es meklēju savu sievu starp drupām. Visur bija cilvēki. Daudzi bērni, cilvēki ar plēstām brūcēm, laustiem kauliem. Viņi turpināja ierasties. Mēs izvietojām cietušos dažādās slimnīcas nodaļās, lai ievestu kārtību. Mēs burtiski šuvām cilvēkus pa ceļam. Šos pacientus operācijai parasti sagatavojām neatliekamās palīdzības nodaļā. Tas bija kaut kāds neparāds. Visas skaņas, ko dzirdēju, atgādināja kara zonas darbības. Cilvēki raudāja un sauca pēc palīdzības. Es turēju viņus, vienu šajā rokā un otru šajā. Es nevarēju pasīties savu 3 gadus veco dēlu, jo nevarēju pagriezt seju uz otru pusi. Bet es redzēju mazuli. Viņš raudāja un raudāja, bet tad vienkārši apstājās. Un tajā brīdī es nodomāju, ka viņš ir miris, bet nomira ne jau viņš. Mans 3-gadīgais dēls visu šo laiku klusēja, un es viņu nemaz nedzirdēju. Šie tēli vakarnakt biju savas meitas mājā. Mēģināju aizmigt, bet nevarēju. Jo joprojām dzirdēju sirēnas un cilvēkus, kas lūdz palīdzību. Un tās sievietes tēls ar mazuli rokās miris, ziniet. Ārā viss bija tik mierīgi. Es domāju, burtiski varēja dzirdēt, kā nokrīt adata. Nevēja nekā. Un pēkšņi no tālienes atskanēja skaņa, kas līdzīga vilciena skaņai. Viss sākās. Uznāca vējš un atskanēja tāda skaņa, kā it kā šajā klusumā tika nomesta bumba. Debesīs bija redzams tumšs piltuves formas mākonis. Un es kliedzu saviem bērniem, kāpiet lejā, kāpiet lejā, kāpiet lejā. Pēkšņi tāds spiediens ausīs, un tad es dzirdēju, kā manā mājā izlido logi. Māja sāka trīcēt, un es domāju, ak, Dievs, es pat nezināju, vai mēs izdzīvosim. Es domāju, ka neviens nebija tam gatavs. Daudz cilvēku, kuriem es runāju, teica, ka viņi nebija tam gatavi. Es domāju, ka pilsēta nebija gatava. Es nedomāju, ka cilvēki, kuri zaudēja savas mājas, viņi noteikti nebija tam gatavi. Es nekad nebūtu domājis, ka tas notiks ar mani. Neviens nekad neiedomājās, ka ar viņu tas varētu notikt. Neviens nebija tam gatavs. Bet kāda iemesla dēļ? Tornado izveidojās 10:00 no rīta piekrastē un uzsāka savu kustību dziļi kontinentā. Un no noteikta brīža tā trajektorija bija skaidra. Kāpēc nenotika cilvēku evakuācija? Meifildas pilsēta cieta vairāk nekā citas. Tā pārvērtās gruvešu kalnos. Viena no briesmīgākajām traģēdijām ir sveču rūpnīcas stāsts. Pat saņemot signālu par tornado tuvošanos, rūpnīca turpināja strādāt. Cilvēkiem vienkārši neļāva doties mājās. 10. decembrī es biju sveču fabrikā. Un šī briesmīgā, milzīgā ēka pārvērtās par plakanu grubešu kaudzi, uz kuras varēja vienkārši uzrāpties. Iekšā bija cilvēki, līdz kuriem mēs centāmies piekļūt. Un, protams, ja mēs gājām pāri atsevišķām vietām, viņi kliedza: jūsu dēļ jums iebrūk vēl vairāk, jūsu dēļ griezti uz mums vēl vairāk iesēžas.
Tāpēc spērt soļus bija nepieciešams uzmanīgi un piesardzīgi. Turklāt bija jāseko cilvēkiem. Strādā ar celtņiem bija jāseko tam, ka paceļot metāla konstrukcijas vienā vietā, mēģinot kādu izlikt. Dažkārt tas radīja slodzi cilvēkiem citā zonā, nelielā telpā, kur viņi mēģināja izdzīvot. Proti, tas izdarīja uz viņiem spiedienu un lika viņiem kliegt, lai mēs apstājamies. Un visa šī pieredze bija ļoti sāpīga un emocionāli nogurdinoša. Es aizvēru acis, un manā priekšā bija bildes ar izmisušiem un kliedzošiem cilvēkiem pēc palīdzības. Tā kā es vispār neesmu kārtībā. Tas salauž cilvēku, kad redzi, ka nevienam nevari palīdzēt. Tu tikai mēģini kaut kā pats izkļūt ārā. Un bija cilvēki, kuriem notikuma rezultātā nācās veikt amputācijas, un cilvēki, kuri tika izvilkti no grubešiem ar laustiem kauliem un sakropļotiem ķermeņiem, viņu kliedzieni ir tas, ko es nekad neaizmirsīšu. Klimats. Šis briesmīgais ienaidnieks mūs nogalina. Viņa spēks ir milzīgs. Viņa uzbrukumi ir neprognozējami. Un tas ir tikai sākums. Un tajā pat laikā mēs neesam gatavi sevi aizsargāt. Sakiet, vai mūs apmierina, ka viss, ko mēs darām, ir savācam gruvešus kaujas laukā un kāpjam pāri viens otram? Klimats nāk, kad vien vēlas, un paņem visu, ko vien vēlas. Viņš paņem mūsu dzīvība patērētāju sabiedrībā netiek vērtēta. Pirmajā nedēļā pēc notiekošā es biju meklēšanas grupā. Mēs meklējām mazu meiteni, kas draudzējās ar manu meitu. Es pazinu viņas ģimeni. Un visa viņas ģimene gāja bojā tornādo. Visi 7 – bērni, vecmāmiņa, māte, tēvs – visi nomira. Un pēc tornādo atrada visus, izņemot viņu. Tāpēc dažas dienas pēc tam, kad tornādo bija pagājis, mēs ar bērniem devāmies viņu meklēt. Mēs sākām no vietas, kur viņa dzīvoja, un mēs ilgi staigājām, pārvietojām mantas, vācām gruvešus. Dienu pēc tornādo mēs joprojām atradām līķus, proti cilvēku līķus. Un kad mazo meitenīti atradām, viņas ķermenis burtiski bija apvijies ap koku. Un es domāju, ka tas bija viens no smagākajiem pārdzīvojumiem, ko cilvēkam jebkad ir nācies piedzīvot. Kad burtiski tu meklē kādu un lūdz Dievu, lai jūs atrastu cilvēku dzīvu, bet tad jūs to atrodat, un tas ir aptīts ap koku. Visa apkārtne, visa šī pilsēta tika nopostīta līdz pamatiem tā, ka to nav iespējams izteikt vārdos. Asiņaini cilvēki staigā apkārt, mēģinot atrast drošu vietu. Mans vīrs karo Irākā, un tāpēc viņš ir redzējis daudz iznīcības, un viņš piekrita, ka sajūta bija tāda, it kā viņš atrastos kara darbības zonā. Šī katastrofa pārspēja visu, ko vien varēja iedomāties, un sāpes gandrīz sasniedz robežu, ko cilvēks var izturēt savā dvēselē, ja viņš ir cilvēks. Tas ir skumji, tas ir sirdi plosoši. Es tikai gribēju pastāstīt un paskaidrot, cik sāpīgi ir to redzēt, un redzēt, cik cilvēki ir apjukuši. Atvainojiet. Dažreiz es par kādu atceros, un man kļūst nedaudz smagi. Un tagad mēs iespējams esam vairāk neizpratnes stāvoklī, jo cilvēki vēlas zināt, kur atrodas Federālā ārkārtas situāciju valdības aģentūra, kur atrodas Sarkanais krusts, kur ir viņu palīdzība, kā es varu saņemt naudu. Un
tagad es te sēžu un visu laiku ziņās redzu, kā visa šī nauda aiziet sarkanajam krustam, United Way, FEMA. Bet kur, atvainojiet par manu runu, kur pie velna viņa paliek? Mēs to neredzam. Mēs neredzam neko no šīs naudas. Un tad jums pateiks, kā man teica FEMA, viss, ko mēs varam jums piedāvāt, ir paņemt pie mums kredītu. Un ko es darīšu ar kredītu ar augstu procentu likmi? Un nezinot, ko tev darīt, tu ceri, ka valdība aizstāvēs un palīdzēs tev. Nē, tas tā nav. Viņi nepalīdzēs. Viņi palīdzēs tikai tiem cilvēkiem, kurus viņi paši izvēlas un ar kuriem kopā uzņem demonstratīvas fotogrāfijas. Lūk, tiem cilvēkiem viņi palīdz. Visiem palīdzēt, neviens arī negrasījās. Tikai aptuveni 5% cilvēku no 100% saņem palīdzību pēc tornado. Atlikušie 95% no mums, mēs nezinām, ko mums darīt tālāk. Kad korespondentus atsauc no pilsētas un lielā, varētu teikt, ažiotāža par tornado ir rimusies, tad par šiem cilvēkiem savā ziņā tiek aizmirsts. Atvainojiet, es zinu, ka pārslogoju jūs ar informāciju, bet tas ir ļoti daudz. Tas ir pārāk daudz. Tas ir vairāk nekā psihe spēja izturēt, ja jūs atrodaties šo notikumu epicentrā. Daudzi cilvēki, kurus es pazīstu šobrīd, piedzīvo ļoti grūtus laikus. Es vēlos, lai cilvēki visā pasaulē zinātu, ka klimats nav devis jums privilēģijas. Jūs neesat aizsargāti ar kaut kādu burbuli, ka tas nevar ar jums notikt, tāpēc, ka tas var. Un pie tam jebkurā brīdī, jebkurā laikā, un kļūst tikai sliktāk. Spriežot pēc tā, ko es redzu klimata pārmaiņu situācijā, tas kļūst sliktāks, daudz sliktāks. Un valdībai ir vienalga. Viņiem ir vienalga, cik dzīvības tiks zaudētas, cik māju tiks zaudēts un cik cilvēku mirs. Viņiem vienalga. Un tas ir mans personīgais viedoklis, kas balstās uz to, ko esmu šeit piedzīvojusi pēdējā mēneša laikā. Mūsu dzīve patērēšanas sabiedrībā netiek vērtēta, bet kā gan citādi izskaidrot to, ka šīs pasaules varenajiem ir svarīgāk, kā viņi izrotāja māju svētkos. Sociālajos tīklos viņi par to raksta milzīgus rakstus, un par cilvēku nāvi viņi dažkārt atrakstās ar vienu rindiņu. Bet mūsu dzīvības nav rindiņas sociālajos tīklos. Kataklizmas pieaug. Paskatieties, cik ļoti viss ir pasliktinājies pēdējo gadu laikā. Pat muļķis var aprēķināt šo progresu. Cilvēku upuru skaits pieaugs simtiem tūkstošiem reižu. Mēs paši redzēsim, kā mūsu bērni nekļūst pieauguši. Vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Mums ir pienācis laiks rīkoties. Un mums cilvēkiem ir jāapvienojas un jāparūpējas par to, lai valdība dara to, kas te ir jādara. Nav svarīgi, kurā valstī tu atrodies. Un ja mēs neapvienosimies un neapturēsim visas sašķelšanās un naidu un nepārstāsim pievērst uzmanību nevajadzīgajam, tad mēs nekad nespēsim izmainīt situāciju. Pārmaiņas notiek tad, kad cilvēki apvienojas. Lūk, kā notiek pārmaiņas. Manuprāt, mums visiem vajadzētu vēlēties to labāko nākamajām paaudzēm. Bet tas sākas ar mums. Viss sākas ar mums. Un pārāk daudz cilvēku šobrīd ir tik noraizējušies par egoista sindromu, es, man, un jūtas tiesīgi nedomāt par nākamajām paaudzēm. Par tiem cilvēkiem, kas nāks pēc viņiem. Un tas ir skumji, tas ir ļoti skumji, jo es gribu zināt, tad, kad Dievs mani paņems no šīs planētas, tad maniem bērniem vai mazbērniem, kuriem ir lemts ierasties šeit, būs labāka dzīve, labāka telpa, labāka dzīves vieta. Un kamēr mūsu starpā nebūs šī mīlestība un vienotība, mēs neko nevarēsim sasniegt.
Lūk, kas cilvēkiem ir jādara. Vajag sākt skatīties uz savu kaimiņu vai draugu no jauna un runāt jaunā veidā. Pateikt, mans draugs, es tevi mīlu, tu man esi svarīgs. Es vēlos, lai tava dzīve būtu labāka. Es vēlos, lai tev būtu labāka rītdiena. Tā vietā, lai uztrauktos par citiem un pārdzīvotu, ka viņi ietam visam cauri, labāk parūpēties par šiem cilvēkiem. Uzdāviniet viņiem savu mīlestību. Laipnība ir bez maksas, par laipnību nav jāmaksā. Laipnība naudu nemaksā. Es gribu pateikt, ka mūsu zeme pastāvīgi mainās. Ja jūs kaut uz mirkli noticēsiet, neatkarīgi no tā, kur jūs dzīvojat, ka dabas stihijas jums nedraud, jūs melojat sev, jūs melojat savai ģimenei. Tā nav patiesība. Daudzas valstis, tostarp arī tā, kurā es šobrīd atrodas uz zemes garos slūzuma līnijām. Jebkurā brīdī var notikt zemestrīce, kas var iznīcināt visu apdzīvoto vietu, un pusi no tās aizies zem zemes. Tagad mēs droši zinām, ka pie mums atkal var būt tādi tornado kā šis. Pat ja tas ir vienkārši spēcīgs vējš, cilvēki nesaprot, cik spēcīgs var kļūt vējš. Un ja jūs neizmantosiet doto pieredzi un to, ko mēs vēl uzzinām, ja jūs to neizmantosiet savā dzīvē, tad esiet gatavi tam, ka kādu dienu jums būs jāsaskaras ar šo zaudējumu. Un tad jūs padomāsiet, bet es taču varēju kaut ko izdarīt. Nepieciešams uzzināt, ko jūs varat izdarīt, lai palīdzētu, kā jūs varētu sevi izpilst un kādas saprātīgas darbības varētu veikt, lai rīkotos proaktīvi. Cik daudz nelaimēm vēl jānotiek, lai mēs beidzot saprastu, ka mums ir jāapvienojas, ka ir nepieciešams izveidot radošu sabiedrību.